Labdien! Paldies visiem, kas ir atnākuši un ir klātesoši šajā pasākumā. Man tāds saucamais parastais dežūra jautājums, vai ar skaņu viss kārtībā? Ja? Mhm. Tad jā, šis pasākums ir veltīts jaunajai Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdotajai grāmatai ar nosaukumu Perspektīvas sievietes Latvijas kultūrā un sabiedrībā 1870. 1940. gads. Grāmata ir pavisam svaiga un tajā ir daudz vērtīgu nodaļu, kuras ir rakstījuši zinošākie cilvēki, pētnieces pār šo tēmu. Un arī šīs dienas saruna ir tāds pārklājiens ar jauno grāmatu un arī kaut kas nedaudz pirms šīs grāmatas un arī kaut kas nedaudz kontekstam. Tātad grāmata ir arī par perspektīvām, kā raudzīties vispār uz sievietēm vēsturē un kultūrā. Un arī kāpēc vispār ir sievietes jāizdala kā atsevišķa tēma, kā atsevišķs vēstures aktors, proti vēsturē darbojošamies persona. Tad, sākot savu vēstījumu, es aizēju uz savu grāmatu, kas ir iznākusi, man jāsaka, šaušalīgi sen. Grāmatiņa ir salīdzinoši maza, kaut gan diezgan blīviem burtiem. Grāmata ir iznākusi jau, tagad es varu teikt, šī gadsimta sākumā. 2002. gadā. Neticami ir pagājuši 23 gadi. Šobrīd jau visas lapas krīt laukā, grāmata ir pilnīgi izjukusi. Ne tikai mans eksemplārs, bet noteikti visi eksemplāri, kādi vien eksistē, jo līme tās lapiņas vairs nespēja turēt kopā. Un kaut kādā mērā es saprotu, ka tas mans uzdevums ir skatīties, kā tad varēja rakstīt par šo tēmu pirms šiem 20 un vairāk gadiem, un kas ir pa šo laiku mainījies vai nav mainījies, un kā tēmas ir attīstījušās. Toreiz, protams, ir pagājuši vairāk nekā 20 gadi, un man jau sanāk gandrīz vai tādi kā atmiņu stāsti par to, kāpēc šāda grāmata tapa un kā es toreiz ieraudzīju sievietes kā lielu sociālo grupu Latvijā. Tas stāsts sākās jau 90. gadu vidū, kad es biju pirmo reizi Amerikas Savienotajās valstīs ar tādu tā saucamo stipendiju, pētnieku stipendiju, kas ļāva salīdzinoši daudzus mēnešus, tobrīd 8 mēnešus strādāt turienes bibliotekās. Un tad es arī pie šīs tēmas nonācu, pat varbūt nevis bibliotekā, bet vienā no tādiem gājieniem pa Vašingtonu, tobrīd grāmatnīcā Barnes & Nobles, kas bija vienkārši tobrīd pārsteidzoši labas, kvalitatīvas grāmatnīcas. Tagad man jāsaka, Amerikā vairāk tādu nav. Grāmatnīcas ir jau mirusī kultūra, bet tobrīd es atceros, kā es lasīju šīs pirmās sieviešu vēstures grāmatas šajā grāmatnīcā, tobrīd sēžot uz paklājotās grīdas un arī nepamanot, kā laiks iet uz priekšu, jo tobrīd tā bija atklāsme, tīpaši tāpēc, ka turpat paralēli tobrīd Latvijas Vēstures institūtā mēs rakstījām milzu grāmatu par Latviju 19. gadsimtā, un tur, protams, nekādu sieviešu nebija. Un es rakstīju gan par presi, grāmatniecību un vēl kaut kādām tēmām. Un tas materiāls par sievietēm, viņš jau tā kā stāvēja visu laiku blakus, bet viņš nebija tā kā vienkopus. Tad, protams, pagāja kaut kāds laiciņš, manuskripts uzrakstījās, tad viņš tur gulēja, tad viņš nevienam nebija vajadzīgs. Un tad arī man jāsaka tādas tīri sagadīšanās pēc,
Bija kaut kāds pasākums ASV vēstniecībā, kur mūs uzaicināja, un tad kaut kāda kundze sāka ar mani runāt, un tā es arī nezinu, kā to kundzi sauca, bet tad Amerikas vēstniecība man uzprasīja, vai es negribētu grāmatas izdošanai $2000. Un, protams, tas ir tīri tādiem tehniskiem darbiem, jā, grāmatas sagatavošanai un nodrukāšanai. Kāpēc es negribu? Vismaz kaut kam, kaut kādā veidā tas guļošais manuskripts varētu iet uz priekšu. Tā arī notikās. Mēs šausmīgi domājam, ka tas ir maz, šausmīgi saspiedām to visu tekstu, un beigās palika nauda pāri. Un tā grāmata tika nodrukāta tobrīd milzīgā tirāžā, vairāk nekā 2000 eksemplāru. Šobrīd es īsti nezinu, kur tie eksemplāri ir pazuduši, noteikti visi ir izjukuši, sašķīduši. Bet kopumā tas stāsts ir tāds. Tad, protams, dzīve aizved projām no tādām sākotnējām visādām tēmām. Un tagad es vienkārši domāju, ka līdz pensijai man ir palikuši jau skaitāmi gadi, ka tas varētu būt ļoti jauki. Izveidot grāmatas tādu otro izdevumu, otro papildināto izdevumu, jo šobrīd jau ir pilnīgi citas pētniecības iespējas, proti digitalizācija, periodika.lv, dažādu citādu materiālu pieejamība, viņam uzreiz uzrāda tā saucamos robus, kur ir vēl kaut kas, un, protams, Rozā brīnišķīgā grāmata un citas publikācijas, un šobrīd arī Literatūras un folkloras mākslas institūta izveidotā datubāze, kas man arī būs vēlāk slaidos, jau ļauj uz tematiku raudzīties daudz savādāk. Tāds ir mans ievads tēmā. Protams, es uzreiz jums pajautātu, vai jums ir kaut kāds varbūt ievada jautājums par šo tēmu? Nē, tad es aizēju uz otro slaidu. Un runāju par tādām ļoti vispārīgām varbūt lietām, jo allaži jau arī studentiem stākot stāstu, kāpēc ir vajadzīga sieviešu vēsture un kāpēc mēs uz to skatāmies, ir tieši šīs varbūt rietumu kultūras tāds dalījums feminīnajās un maskulīnajās vērtībās, jo maskulīnajām vērtībām pieder pilnīgi viss, kas nepieder feminīnajām, un feminīnajās iekļaujās tikai sieviete kā dabas vērtību, un proti galvenokārt un vispirmām kā dzīvības radītāji, bet viss pārējais, kas ir radīts pasaulē, ne tikai tādas acīm redzamās kultūras vērtības kā māksla, literatūra, mūzika, bet arī tas, ko mēs saucam par politiku, kāru, naudu, finansēm, industriju, celtnēm un tā tālāk, tas viss pieder vīriešu pasaulē. Un tikai 19. gadsimts ir tas laiks, kad pakāpeniski sāk arī sievietes parādīties šajā otrajā vērtību radītāju klāstā. Arī viņas bija pirms tam, bet tie vārdi netika reģistrēti, un tas tika uztverts kā nenormāla parādība, ārpus normas esoša parādība. Un šobrīd arī tas, kas virzās sievietu kultūras vērtību radītāja, ir šis mainīgais faktors. Protams, ka nevar sacīt, ka sievietes ir pilnīgi visās sfērās arī šobrīd nevar sacīt, ka šie svaru kausi ir vienādi, bet no otras puses tomēr, sākot ar 20. gadsimtu, ir augusi cilvēka dzīvības vērtība, un līdz ar to ir arī augusi sievietes vērtība, jo tomēr divi pasaules kāri, daudzās masu slepkavības iemācīja cilvēci netik vieglprātīgi rīkoties ar cilvēku dzīvībām. Kaut gan atkal šobrīd skatoties uz pašreizējo kāru, atkal šķiet, kas tad ir šī cilvēka dzīvības vērtība. Un ka tās vērtības, proti politika, karš, agresija un nauda, daudzos gadījumos ir stipri virs cilvēka dzīvības vērtības.
Un tad runājot par šo laiku, kas ir šīs sarunas galvenā tēma, tas ir brīnišķīgais 19. gadsimts. Jo tā vai citādi, tomēr 19. gadsimts visā civilizācijas vēsturē pieder absolūti labajiem gadsimtiem. Rietumu vēsturē šo gadsimtu ļoti bieži dēvē par ilgo gadsimtu. Tā ir tāda vēsturnieka Ērika Hobsbauma piedāvātā definīcija, jo šajā gadsimtā, kad notiek tik daudz pārmaiņu, kas atnesa sabiedrībai ārkārtīgi daudz optimisma, prieka par civilizācijas sasniegumiem, ļauj arī šim laikam pievienot to laiku kopš Lielās Franču revolūcijas līdz Pirmajam pasaules karam. Jo arī pētnieki ļoti bieži raksta, ka cilvēku noskaņojums, cilvēku mentalitāte, vērtību sistēma mainījās Pirmā pasaules kara laikā, un arī ir tāds teiciens, ka mūslaiku cilvēkiem ir diezgan grūti saprast 19. gadsimta cilvēku, jo tātad tos cilvēkus jau līdz ar Pirmo pasaules karu, tajā skaitā arī mūs, ir radījis šis laiks, un tas 19. gadsimta cilvēks ir naivais optimists, savukārt mēs esam šie baisie ciniķi, kurus arī tad šis karš ir radījis, bet karš nav šīs sarunas tēma. Es aiziešu atpakaļ pie jaukajiem optimistiem, kuri baudīja šos daudzos sasniegumus. Savukārt, raugoties Latvijas kontekstā, es teiktu, ka īsti mums varbūt tas garais gadsimts nesenāk. Kaut gan Lielās Franču revolūcijas atskaņas ir manāmas arī mūsu teritorijā, bet 19. gadsimta 2. desmitgadē Vidzemē un Kurzemē notiek lielais sociālais lūzums, milzīgākā sociālā reforma, kāda vien ir iespējama, kā 90%. 90% no visiem cilvēkiem maina savu sociālo statusu. Ja viņi līdz tam ir nebrīvi cilvēki, mēs varētu teikt, cilvēki, kas ir atkarīgi no muižnieka, kas atrodas muižnieka aizbildniecībā, kļūst par brīviem cilvēkiem, bet tas galvenais šajā definīcijā ir tas, ka viņi kļūst par pašatbildīgām personām Dieva un likuma priekšā. Tātad atbildīgi par sevi. Līdz tam par viņiem atbildēja muižnieks. Muižnieks viņš, protams, varēja uzslavēt, varēja nopērt, varēja kaut ko atņemt, kaut ko piešķirt un tā tālāk, bet tā vai citādi muižniekam bija jāgādā, lai tas cilvēks paliktu dzīves, lai viņš būtu paēdis, jo savādāk tā iepriekšējā sistēma nevarēja eksistēt. Bet tagad ir šī brīvlaišana, bet tā vai citādi, kā jūs visi labi zināt, arī mūsu teritorija 1915. gadā sasniedz Pirmais pasaules karš. Tad savā vēstījumā vēl par 19. gadsimtu esmu salikusi to, ka neraugoties uz to, ka visu laiku valda spriedze starp veco un jauno, jo tas tradicionālais ir tā vecā sociālā sistēma, jo jūs visi zinat, ka saistībā ar viduslaikiem ir šis jēdziens kārtas, kas arī saistās ar vārdu kārtība, ka cilvēki dalās kārtās, un kārta ir tās sociālais status, kurā cilvēks piedzimst, tajā nodzīvo savu dzīvi un savu vietu atstāja pēcnākamajiem, un no tās kārtas nevar izkļūt. Ir jābūt vai nu brīnumam, bet brīnumi ir mazāk nekā procentā gadījumu, lai mainītu savu kārtu. Un tas nozīmē, ja bija dzimtzemnieks, šie 90%, tad tu paliksi, un tavi bērni arī būs tie paši. Un tā visu laiku tā kārtība tiek noturēta. Bet brīvlaišana tomēr pakāpeniski ļāva cilvēkiem mainīt gan sociālo statusu, proti iezīmē sociālo mobilitāti, ļāva mainīt dzīves vietu, tostarp arī ļāva iegūt izglītību, ļāva
kaut ko radīt vairāk, nekā to nosaka šī zemnieka kārta. Un tad arī šis laiks ir tīri ideoloģiski pārkārtoja sabiedrību. Kāpēc cilvēki sapulcējās kopienās? Viņi atrada šo nacionālisma ideju, proti to, ka mēs dzīvojam kopā, lielāks vai mazāks kopienas, tāpēc, ka mēs piederam kaut kādai nācijai, vienai vai otrai vai citai nācijai, un nācija ir tā, kas runā vienā valodā, un kurai arī veidojās vienot šī kultūras telpa. Jo iepriekš tie cilvēki domāja tādās arī kārtu kategorijās. Es piederu muižniekam vai es piederu karalim, tad es kaut kam piederu. Bet tagad ir tā saucamā dzīve vairāk nevis tajā piramīdā, bet plaknē. Tātad es uz šīs plaknes piederu kaut kādai nācijai. Jo arī tam mazajam cilvēkam, kurš tiek vaļā no dzimtzemnieka statusa, viņam ir vajadzīga identitāte. Un tā identitāte tiek atrasta šajā nacionālajā idejā. Un, lai izkoptu identitāti, ir jāieslēdz ne tikai šie ekonomiskie faktori, lai būtu dzīvē labklājība, bet arī tie faktori, kas saistās ar kultūru un ar šo radošo sfēru. Un šis laikmets arī rada jaunu sociālo šķiru, buržāziju, proti pārsvarā tie ir cilvēki, kuri gūst panākumus ar savu darbu, jo iepriekš tā saucamā vadošā šķira bija aristokrātija, un aristokrātijas goda kodeks ir nestrādāt, bet tikai valdīt. Bet buržāzija tātad savus panākumus sasniedz ar darbu. Un tas arī darbam piešķir jaunu papildus nozīmi, jo darbs kļūst par goda lietu. Un tos līdzekļus, ko buržāzija pati nopelnīs, viņi arī paši tērē. Un tostarp arī šajā kultūras laukā. Redzat, tāpēc arī tas uzsvars uz radošumu, uz dinamiku un attīstību, jo paralēli tam ir arī šie sekularizācijas procesi, proti laiciskošanās, sapratne, ka cilvēki paši maina dzīvi, un izglītība no vienas puses, bet galvenais ir izgudrojumi un arī tobrīd jaunās tehnoloģijas, jo šobrīd arī kaut kādā mērā mēs atrodamies šajā 19. gadsimta tehnoloģiju telpā, proti elektrība, arī pirmās fotografēšanas un filmēšanas kameras mums ir no 19. gadsimta. Tad noteikti paskatītos vēl uz sameklētu mēs šeit kādu dzelzbetonu un citas konstrukcijas un stikla plašu lietojumu. Un tas viss pārējais tā vai citādi maina šo pasauli, un tā dzīve kļūst labāka un labāka. Un tur ir arī tas cilvēku optimisms, jo tie cilvēki domā tiešām, ka izglītības zināšanas visu laiku tikai nes labumu. Līdz tam Pirmajam pasaules karam, kad tās zināšanas tika pagrieztas cilvēku iznīcināšanas virzienā. Bet līdz tam ir tāpēc tas naivēs optimisms. Parasti studentiem arī saku to piemēru, ka, ja mēs gribam iztēloties 19. gadsimta tādu cilvēku mentalitāti, tad ir jādodās uz tradicionālo cirku, kur pulcējās šīs 19. gadsimta mazais cilvēks un priecājās par to, kā zvēri mūs klausa, kā tīģeri lec caur apļiem ar uguni, vai kā lauvas pārlec no viena podesta uz otru, vai kā lācis brauc ar velosipēdu, jo 19. gadsimtā cilvēks pirmo reizi gūst uzvaru par dabu. Viņš kļūst aizvien spēcīgāks un spēcīgāks, un tāpēc arī cirkā priecājās par šiem gaisa akrobātiem, virves dejotājiem, spēka vīriem, kas demonstrēja cilvēka ķermeņa veiklību, jo tas arī viss saistās ar to sajūtu, kā cilvēks ir varenāks par dabu. Tā. Un tagad laikam pakāpeniski iesim pie sievietēm. Es esmu uzzīmējusi tādu arī pretrunu schēmu, ka jūs redzat, tātad modernais laikmets atnes visu kaut ko. Tostarp arī, protams, ļoti svarīgās modernās pilsētas, migrācija, mobilitāti, bet arī schēmā jūs redzat, saistībā ar sievietēm ir divi pretrunīgi procesi. No vienas puses viss šis laiks piedāvā arī pakāpeniski jaunas dzīves iespējas, bet no otras puses
ir punkts par sievietes sociālās vērtības kritumu. Tātad nokrita vērtība, un tad tā vērtība bija atkal pa jaunam jāatjauno. Kāpēc ir šis kritums? Tas nav par Latviju, tā vispār ļoti vispārējs, bet ļoti precīzi, manuprāt, labs attēls. Redzat, vienā pusē ir sieviešu pasaule, un otrā pusē ir vīriešu pasaule. 19. gadsimtā, pateicoties urbanizācijai, industrializācijām, finansēm un tā tālāk, tā galvenā darba sfēra izgāja ārpus mājām. Ja viduslaikos ražošana gan laukos, gan arī viduslaiku pilsētās pārsvarā notiek mājās, un tur sieviete tā vai citādi ir klātesoša. Arī viņai šajā ražošanas procesā ir kāds darbiņš. Tad tajā modernajā pilsētā, ne tik daudz laukos, bet tieši pilsētā, darba joma izgāja ārpus mājām. Redzat, tajā vīriešu pasaulē. Un sieviete paliek mājās, un tas nozīmē, ka sieviete paliek bez savas naudas, bez savas iespējas sevi apliecināt, ka viņa kaut ko nopelna tīri šajā materiālajā sfērā. Un viņas galvenais uzdevums tātad ir šīs mājas pasaules apkopšana, bet viņa var šo mājas pasauli uzturēt tad, ja vīrs vai kāds cits vīrietis atnes naudu no tās otras pasaules. Un arī šajā laikā sāka veidoties šie izteiktie pretstati starp vīriešu pasauli un sievietes pasauli. Un šis attēls arī to labi pasaka, jūs redzat, pārsvarā tā pasaule ir lietišķa, tumšās krāsās, sievietes pasaule tiek atstāta vairāk tādā kā gaišo krāsu ietvarā, un arī tas, ka tā pasaule, vīriešu pasaule, kas ir publiskajā sfērā, viņa kļūst aizvien dinamiskāka. Arī to var ieraudzīt, skatoties uz šiem tēliem un uz apģērbu, jo vīriešu apģērbs pirmais kļūst lietišķs, ērts, sievietes apģērbs kļūst aizvien nērtāks, jo viņai, kā lai to saka, lai viņa tikai negribētu tur darboties par daudz, arī apģērbs kļūst par tādu sociālās disciplinās līdzekli. Tagad, kā es paskatos uz jums, pārsvarā dāmām un arī uz sevi, mēs pārsvarā esam ģērbušās tumšās krāsās. Ja mēs apliesimies ar kafiju, nekas ļauns mums nenotiks, bet ja mēs aplietu savas baltās kleitas, tie ir viens balts džemperītis, aplietu savus baltos džemperus vai baltās kleitas ar kafiju vai nosmērētos ar ievārījumu vai vēl kaut ko, mēs nokļūstam diskomfortā ar to, jo to kleitu nevar ne tik ātri izmazgāt, ne izžāvēt. Viņām nav ne veļas pulvera, ne ķīmiskās tīrītavas, ne veļas mašīnas, jā, jo viduslaikos tie tērpi abiem dzimumiem bija dažādās krāsās. Noteikti muzejos, arī, ka mēs redzam, ka tur kādam princim ir rozā uzvalciņš vai gaiši zaļš uzvalciņš, jā, tās krāsas ir līdzīgas. Bet šeit iezīmējās izteiktāk tā pretstata pasaule, tas dalījums starp abiem dzimumiem. Un arī šī buržāziskā pirmā pasaule noteica to, ka tad sievietes galvenais uzdevums ir rūpēties par to, lai tie vīrieši, kas atnāk no publiskās sfēras ar naudu, nostrādājušies šajā intensīvajā pasaulē, šajā mājas pasaulē justos labi, atpūstos, lai viņiem būtu komforts. Tika radīta tāda īpašā mājīguma sajūta, ka viņu gaida silts ēdiens, norūpējušies cilvēki un tā tālāk. Tad aizējam pie šī tiesību jautājuma. Jo runājot par sievietes tiesībām, tad arī tīri likumu došanā, un Latvijā ir spēkā diezgan juceklīga likuma sistēma, jo ir spēkā gan Krievijas impērijas likumi, gan vēl atsevišķie Baltijas likumi, un pēc visām šīm likuma jomām sievietes tiesības tika aplūkotas tikai ģimeņtiesību ietvarā.
Un redzat arī pēc tās definīcijas sieviete paliek aizbildniecībā esoša persona. Proti, ja mēs runājam par to pašu dzimbūšanu, tad, ka visi bija tie zemnieki aizbildniecībā esoši personas, tad vīrieši pa priekšu izkļūst no šīs aizbildniecības, bet sieviete tiek pārcelta viņam tuvākā vīrieša aizbildniecībā. Vai nu tas ir tēvs, vai tas ir vīrs, vai tas ir onkulis, vai brālis, tā vai citādi, sieviete pat par sevīm nav pilnvērtīga persona. Tātad mēs varētu pielīdzināt viņu bērnam, un tā ir līdz Latvijas Republikas laikam, un arī līdz šim pirmajām vēlēšanām. Bet, protams, arī Latvijas Republika uzreiz likumdošanā neiedibina pilnīgi vienlīdzību. Tas princips, kā sieva seko vīram un lielos lēmumus par ģimeni nepieņem, saglabājas arī vēl 20. gadsimta 20. 30. gadu civil likumos, bet tas jau ir atkal pilnīgi cits stāsts. Šeit es esmu ielikusi vienu absolūti burvīgu grāmatu, maziņu. Tātad manā grāmatu kolekcijā. Tā ir vienkārši, es arī ilustrēju tīri telpiski, redzat, maza brošūriņa, kuru ir sastādījis jurists Jānis Kreidsbergs. Tad, kad es pirmoreiz redzēju, man likās pārsteigums, ka Kreidsbergs tik progresīvs, bet izrādās, ka jā. Tādu ļoti īsu kopsavilkumu par to, kādas ir visos šajos minētajos likumos atrodamās sievietes tiesības. Grāmata ir iznākusi, protams, jau 20. gadsimta sākumā, kad līdztiesības jautājumi tika aktualizēti 909. gadā. Bet, redzat, arī tas virsraksts ir sievietes mācīties pazīt savas tiesības. Un ko tas arī nozīmēja, ka sievietēm tik un tā nevar būt savs īpašums, sava nauda, jo arī tā nauda, ko sieviete nopelna vai saņem pūrā, tā vai citādi nonāk vīriešu apsaimniekošanā. Kāpēc es tik daudz par to naudu runāju? Jo nauda tomēr ir arī tāds brīvības indikators, kā, ja ir sava nauda, ar savu naudu var dzīvot. Un arī nauda ir cilvēku novērtējuma mērs. Mēs skatāmies, cik mums ir liela nauda, bet galvenais, ka nauda arī tīri vēsturiski dod tādu vai citādu brīvību. Kā man darīt ar grāmatiņu? Padot uz priekšu? Gribat. Tātad, vai te var būt kāds jautājums? Tad arī aizejot saistībā ar to iepriekšējo, ko es jau stāstīju par šo privāto telpu. Te es esmu sarakstījusi tā saucamos privātās telpas dažādus aspektus, jo tā laika normatīvs noteica to, ka sieviete sākotnēji neiet arī strādāt ārpus mājas. Ar sievieti saistītie visa viņas pieklājīgā dzīve norisinās tikai mājās. Arī tāpēc ir tās pirmās profesijas, kuras var strādāt mājās, nevis šajā publiskajā telpā. Un tāpēc arī tādā sievietes telpā paliek māja, dārzs, lopi, kalpotāji un visas šīs citas jomas. Varbūt arī atkāpjoties vēlreiz uz šo aizbildniecību, arī no šīm vairāk nekā 20 gadus vecajām atmiņām, es teiktu, ka labi, es izlasīju visus šos dokumentus, šos stāstus par sieviešu tiesībām, bet man tā, ka pirmo reizi pilnībā par šo sistēmu pārliecināja viens arhīvā atrasts dokuments, proti bija Rīgas Latviešu labdarības biedrība, kas
jau ir izveidota 1869. gadā. Tātad šīs biedrības protokoli, ko tas nozīmē aizbildniecība? Tātad ir šī sieviešu biedrība, kurai ir savu priekšsēdētāju, savu valde un tā tālāk, un biedrība notur savas sēdes, vāc naudu, nodarbojas ar labdarību. Bet šajos protokolos tiešām blakus sievietes valdes priekšsēdētājs parakstam ir vīriešu paraksts, jo tikai tad tas protokols ir spēkā. Tātad tā ir tā aizbildniecība. Tagad iztēlojamies mēs paši, ka mēs rakstam iesniegumu, piemēram, par studiju pārtraukumu universitātē, un lai tas dokuments būtu derīgs, ir jābūt blakus vīriešu parakstam. Tātad šī konkrētā aizbildniecības sistēma. Tad, ko lūdzu, būtu kārtībai jābūt. Un vēl šajā slaidā es esmu ielikusi 2 grāmatas burvīgas, kas ir par to, kāda ir šī modernā mājasaimniecība. Jo no vienas puses mēs varam sacīt, ka tas ir, ka tas varbūt ir ārkārtīgi vienkārši, tātad vadīt to mājas saimniecību, bet arī savulaik lasot dažādus materiālus, es teiktu, arī tādā varbūt tīri emocionālā veidā man šokēja tas, cik tomēr tā laika saimniecība bija sarežģīta. Proti, es tagad neatrādu, bet man ir, redzat, vairāk nekā, visu laiku saku tos vairāk nekā 20 gadus, bet manā emocionālajā atmiņā ir nospiedums, kad es lasīju skolas programmu, un par to man arī būs nedaudz slaidi par skolām, ko vajadzēja apgūt sievietei, piemēram, ģimnāzijā, proti to, kā ir jāvada mājasaimniecība. Un tas nozīmēja, te man ir salikts nākamajos slaidos šeit. Redzat? Dažādi gaļas gabali. Un tas nozīmē, kad sievietei vajadzēja saprast, no kura, kas tie ir pa gaļas gabaliem. Tad, principā, no vienas puses apgūt tādas kā miesnieka zināšanas, lai zinātu, tur ir, man rakstīts, tur ir bifšteks, iesma cepets, vērša jeb šmorcepets, ciskas gabals, tur otrā pusē ir ciska jeb gūža, kotletes gabals. Tātad, principā, orientēties visās šajās lietās. Un arī skolā mācīja, kā atšķirt svaigu zivi no mazāk svaigas zivis. Jo redz, viņas pārziņā ir tie visa ģimene, vīrs, bērni, tādi vai citādi radinieki un kalpotāji. Un lai visa šī ģimene, tad arī jā. Piedošu, man bišķīt atpakaļ vienu punktu. Jūs teicāt, ka vīriešu paraksts bija blakus sieviešu paraksts. Bija jābūt. Un tur tas man atgāda viens stāsts par vāsas kuģu būvēšanu Stokholmā. Viņi stāsta, ka tas, kas būvēja to kuģi, viņš nomira procesā, kad tas kuģis bija vēl būvēts. Un tā sievietei, viņai bija atbildība to kuģi uzbūvēt, pat ja viņas vīrs bija nomirs. Un tas ir, kur man prasības ir par to tiesu. Tā sievietei bija tas vīriešu paraksts blakus, bet viņai arī bija atbildība. Ne? Nē, ir vēsturē arī izņēmuma situācijas. Protams, jebkurā gadījumā ir izņēmuma situācijas. Šobrīd es vairāk runāju par sievietēm kā lielu sociālo grupu, jo pie tādām specifiskām situācijām, kad sieviete nokļūst vīriešu lomā un ir par kaut ko atbildīga, tie ir tā saucamie vēstures izņēmuma gadījumi, par ko var izveidot atsevišķu stāstu. Bet vairākumam sieviešu tādu iespēju nebija. Ne tikt šādā veidā, ne doties tiesas priekšā, ne arī atbildēt par kuģiem.
Tā es atbildētu uz jūsu jautājumu. Vairums sieviešu uzdevums bija izvēlēties tos gaļas gabalus pareizi. Un arī es arī lasot šīs skolas programmas, tātad precētās sievietes uzdevums bija celties no rīta šaušalīgi āgri pirms kalpotājiem, uzmodināt kalpotājus un tad kopā ar kalponi doties uz tirgu, izvēlēties to gaļu. Vēl pirms tiem zemniekiem, kas ir to gaļu atveduši, un to māca ģimnāzijā. Un tāpēc viņām nemāca ne matemātiku kārtīgi, ne latīņu valodu, bet māca šo saimniekošanas pusi. Un šeit es esmu salikusi šos attēlus no Hermīnas Zālītes sastādītās grāmatas par mājsaimniecību un pavāru mākslu, kur ir šīs dažas krāsainās bildes, šie krāsu ielikumi. Un redzat, tad tas viss stāsts ir par to, kā to visu pārlikt. Redzat, tai otrā pusē ir tie burvīgie cepeši. Un arī šī māka... tagad, kur man ir vēl viens attēls, redzat, bija jāmāk tajā pasaulē arī uzklāt perfekti galdus un iekārtot mājas. Tas ir šis jaunais buržāzijas dzīves stils. Līdz ar to tā pasaule, kas no vienas puses šķiet it kā vienkārši, viņa ir arī ārkārtīgi sarežģīta. Vakardien pāršķirstot abas grāmatas, tas arī šī vācu valodā Marijas Redelīnas grāmata Haus un Ferd, tātad māja un pavards, vai ir... Nezinu, vakardien viņas pāršķirstot, man acis aizķērās to, ka šīm mājsaimniecēm vajadzēja prast arī peles ķert. Tur ir zīmējums, kādas ir jaunās peļu ķeršanas iekārtas un arī tikt galā ar visām blaktīm, tarakāniem, citām lietām. Ja, tātad, lai mājās būtu maksimāli lielāks komforts. Un arī vesela rinda pamācību, kā ir jāizturās pret kalpotājiem. Mēs, ja viņus lasītu šodien, tad viņi liktos kā tāda varbūt nedaudz humora literatūra, bet viņiem nē. Un līdz ar to tā vai citādi, tomēr 19. gadsimtā tas galvenais orientieris bija tāds, ka sievietes galvenā karjera ir laulības. Tātad ir jāprecās. Un jāprecās iespējami labāk un labāk no visiem aspektiem, jo tas ir galvenais dzīves formāts. Un tad tās pārējā doma par šo izglītību. Izglītība ir tāda saucamā rezerves platforma, jo tomēr tas izglītības pamats ir, lai startētu laulībā. Ja tomēr nekas nesanāk, tad izglītība ir tā saucamā rezerve. Dzīves rezerve, tur kaut kādu darbu strādāt, ko atļauj izglītība. Un par tādu, ko nes līdz sev šī jaunā buržāziskā ģimene, šī jaunā sociālā šķira, tā nes sev līdzi ideju par to, ka varētu laulībā lielāku nozīmi iegūt mīlestība. Jo arī dažkārt literatūrā raksta, ka mīlestība ir šis buržāzijas izgudrojums, jo cilvēki stājās laulībā gadsimtiem ilgi, tāpēc, ka tā bija galvenā normālā dzīvošanas forma. Protams, ka bija mīlestība, bija simpātijas un tā tālāk, bet bija pietiekami daudz aprēķinu un sapratnes, ka savādāk dzīvot nevar. Un gadsimtiem ilgi cilvēki pārsvarā dzīvoja laulībā. Dzīve ārpus laulības bija ārpus normas dzīve.
Un arī, tāpēc es šeit esmu ielikusi arī Rudolfu Blaumani, kas, es tagad ar bažām skatos uz daudziem literatūras zinātniekiem, kā Rudolfs Blaumans ir tāds izteikts buržāzisko vērtību nesējs latviešu literatūrā, jo viņš sāka risināt šo jautājumu par laulību aprēķinu pēc vai mīlestības pēc. Visi mēs zinām salmu pavasarī, raudupieti, kas tik nesanāk, ja cilvēks seko tikai šīm materiālajiem aprēķinam. Bet ar to mīlestību arī Blaumanam iet tā visādi, kā to alkoholismu un pārējām problēmām. Bet Blaumans tādā ziņā ir absolūti moderna persona. Vēl es esmu ielikusi attēlu ar 2 personu karjeru, kas ir stāsts par Evas stāsts grāmatā, kas nav rozajā grāmatā, bet zilajā, jā, zilos vākos grāmatā, kas ir Latvijas Nacionālās bibliotekas zinātniskie raksti par 2 personu karjeru. Ļoti laba tēma, jo ir profesijas, piemēram, mācītāja profesija vai skolotāja profesija, kas paredz to, ka skolotājiem vīrietim iet līdzi un mācītājiem, protams, iet līdzi sieviete. Un tad arī tas izsvērums, tagad padomājam, vai mēs gribētu vīru mācītāju. No vienas puses liela stabilitāte, liela kārtība, labs sociālais prestižs. Visu laiku ir bez ģimenes arī noteikti šis papildus darbs, proti, jo mācītāja kundze, jebkurā sabiedrībā nes sev līdzi noteikti sociālo slodzi un pienākumus. Un arī, teiksim, tādās citās jomās, tātad sievietes ir kā sociāli nav, bet vienlaikus viņa sociāli ir, jo viņa nedzīvo šo savu dzīvi, bet viņa principā ir vīra karjeras neatņemama sastāvdaļa. Protams, ja mēs paraugamies uz zemniekiem, tad tur arī lielā mērā jebkura zemnieku saimniecība tradicionālā bija šī 2 personu karjeras dzīve, jo sievietei zemnieku saimniecībā ir savi noteikti pienākumi, viņa gādā par māju, par lopiem, par dārzu un kalponēm, un vīriešu pienākumos ir zirgi, lauki, nauda, un attiecīgi pārējais. Kopumā 19. gadsimtā lielākoties tika slēgtas sociāli vienlīdzīgas laulības, vai arī laulības tika izmantotas kā sociālās mobilitātes instruments. Proti, kā aprecot cilvēku no augstāka sociālā slāņa, tad izdevās arī tikt dzīvē uz augšu. 19. gadsimtā bija milzīga problēma, kā laulību tirgū sāka valdīt izteikta spriedze, jo vīriešiem palika samērā neizdevīgi precēties, bet sievietēm citas iespējas nebija. Tāpēc, kā arī tā atbildība, ko noteica likums par visām sievietēm, vīrietim arī bija traucējošs. Dažkārt es studentiem zīmēju uz tāfeles schēmu, iztēlojoties 2, piemēram, bankas darbiniekus. Viens ir vecpuisis, viens pats. Otram ir sieva, ir māte, mātei ir māsa, viņam pašam ir māsa, sievai ir māsa, vēl ir bērni. Un tātad ir ap viņu vesels pulks neprecējušos sieviešu, kurām ir jāpaliek tai privātajā telpā. Un viņš ir atbildīgs par viņām gan likuma priekšā, gan tīri materiāli, par visu to pulku sieviešu. Bet ja viņas ietu strādāt ārpus mājas, tas būtu negods. Bet tā vai citādi, tas sociālais sloks un materiālais sloks palika tik liels, kā pakāpeniski arī sievietes izkļuva arī darbā ārpus mājas.
Nu, šeit es esmu ielikusi Krišjāņa Valdemāra attēlu, viņš un viņa sieva Luīsa von Ramma, kas tādās latviešu aprindās ir viens no visizdevīgākajām laulībām. Krišjāns Valdemārs apprecējās vienkārši kolosāli. Viņš tomēr kā zemnieku izcelsmes cilvēks, viņš dabūja muižnieku status cilvēku, bagātu sievu, apmēram 20 gadus par viņu jaunāku, bet tas bija normāli. Tobrīd vīrietis izveidoja karjeru, un tad viņš varbūt apprecējās, varbūt nē. Nu, kā viņam, bet tik varbūt veiksmīga laulību ir diezgan reti atrodams, bet palīdzīgs faktors ir tas, ka vācu baltu aprindās, ir īpaši šajās muižniecība aprindās, tur bija vēl lielāka spriedze šajā laulību aspektā, un ļoti bieži palika pāris precamas sievietes, kuras tad arī šie latviešu vīrieši varēja apprecēt. Bet pārsvarā viņas bija tādas kā nekvalitatīvākas, jo kvalitatīvākās apprecēja paši vācieši, un tad un savukārt latviešu sievietēm pietrūka latviešu vīriešu, ko precēt, jo viņi gribēja tās vācietes. Ir stress par kaut ko? Man tieši par, jūs teicat, ka viņai bija nauda. Jā. Jūs teicat arī iepriekš, ka daudz sievietēm nebija. Pūrā bija jādod nauda. Tur bija arī vēl viena liela nelaime, tiem tēviem liels sloks. Jo viņiem tām meitām bija jādod līdz vai nu nauda, vai kāda mājiņa, vai govs. Bet tas viss nonāca vīra pārvaldībā. Tas ir tāda kā ceļa nauda, lai to sievieti gribētu, jo dažkārt tās sievietes vienkārši negrib, bet ja viņām ir tā govs un tā nauda, tad ok. Bet tur runa daudz vairāk nekā govs, vai ne? Jā, bet Krišjāns Valdemārs jau to naudu pazaudēja. Tas ir atkal cits stāsts. Viņš par to naudu nopirka Novgorodā zemi, un tad sākās tā, jūs noteikti visi, kas ir interesējušies par Krišjānu Valdemāru, zina viņa Novgorodas sāgu, un tur viņš arī pazaudēja to pūra naudu, un tad visu atlikušo dzīvi vajāja Valdemārus tie parādu piedzinēji, un arī Valdemārs pat vienu mirkli esot gribējis ņevā mesties, slīcināties, bet Krišjāns barons esot viņu atrunājis, ka viņš to pūru naudu izputināja, un tad ir arī stāsti, ka kaut kādus mirkļus Valdemāram ar savu smalko sievu nācies graust gluži vai sausu maizi. Sievai nav izvēles, viņa nevar mukt uz Rīgu pie vecākiem atpakaļ, viņai jāpaliek pie tā pielaulātā vīra. Un naudu arī viņa atpakaļ nevar dabūt. Varbūt vēl kāds jautājums. Tad te par to jau es pastāstīju. Jā, šeit arī varētu arī šo grāmatu, zilo grāmatu, viņu skatīt kā tādus latviešu sapņu grāmatu, jo tas ir jaunais latviešu buržāzijas tapšanas stāsts, un Hermīna Zālīte, kura bija kādreiz Hermīna Balode, apprecējās ar Pēteru Zālīti, ar vienu no sava laika izglītotākajiem latviešu vīriešiem. Un arī viņi tā tīri ideoloģiski sāk bīdīt stāstu par iespējamo latviešu labklājību un smalko dzīvesveidu. Un tāpēc arī tie ir tādi sapņi par šiem galdiem, bet noteikti, ka viņi pati tāds prati saklāt, un tā arī bija, par šādu telpu iekārtojumu. Un ja jūs tur palasat tos visus ēdienus smalkos, kas ir grāmatas 2. daļā, tad tā ir tā pasaule. Bet vēl viena tā laikmeta, 19. gadsimta laikmeta parādība ir šī patērniecības kultūras ienākšana un pilsētu vilinājums.
un šī preču bagātība. Tas arī stāsts ir par to pašu laulību tirgu, kāpēc vīrieši negribēja nemaz tā steigties ar šīm laulībām, jo tas, ka sāka ražot aizvien vairāk preču, un preces kļuva lētākas, un preces varēja tērēt, rada naudai citu vērtību, jo kāpēc vīrietim skaisti neapģērbties, nemainīt katru gadu spieķus un cilindrus un citas lietas, ko to brīdi piedāvā šī ražošana un ko pilsētā var izrādīt un ar ko pilsētā visnotaļ labi sokās. Un varētu sacīt, ka Rīgā jau tādās 19. gadsimta beigās, kad modernā Rīga ir tapusi, arī šī patērniecības kultūra ir atnākusi. Šeit es esmu ielikusi 2 pastkartes. Pirmā ir tas ir Jakša veikals, kuru uzskata par pirmo tā saucamo moderno veikalu, vai mēs varētu viņu nosaukt par universālu veikalu vai lielveikalu Rīgā, kas ir speciāli būvēts kā liels veikals. Šī ēka atradās pretī Melngalvju namām, apmēram tajā vietā, kur šobrīd ir pamestais Rīgas Tehniskās universitātes korpus, un šī ēka gāja bojā 41. gadā, bet šajā paskartē tā izskatās ārkārtīgi laba, jo gan šie visi ornamenti, gan arī šīs skatlogu vilinājums, un ja jūs zinat, protams, jūs zinat Emīla Zolā romānu Dāmu paradīze, viņš kaut kādā mērā ir šī Rīgas dāmu paradīze, tātad šie pirmie modernie universāli veikali, un blakus ir Šķūņa iela, kas ir viena arī no iepirkšanās ielām, bet Rīgā galvenā tā saucamā smalkākā iepirkšanās iela bija Smilšu iela, kur atradās šie modernie veikali viens pie otra. Tas arī tā kā šīs dzīvesveida pārmaiņas. Tad tālāk ir, redzat, slaids par seksu, seksualitāti un likumību. Par šīm morāles normām, kas bija ļoti atšķirīgs abiem dzimumiem, jo no sievietes tika prasīta absolūti liela likumība. Tātad nekāds seks pirms laulībām, ja tādu konstatē, tad arī laulību var šķirt. Pret to iestājās Aspāzija savulaik, bet kopumā tā saucamais diskutējošais varbūt vēstījums par lietām, kas sievietē nepiemīt, tātad tā laikmeta skatījumā, tātad prāts vai intelekts un seksualitāte. Protams, tas dominējošais uzskats, ka sievietēm seks interesē tikai tādēļ, lai tiktu pie bērniem, un kā sieviete, vispār pieklājīga sieviete par seksu neinteresējās, ja viņa to dara, tad viņa ir nepareiza sieviete, bet no otras puses arī šajā laikā sāka parādīties tādas padomu grāmatas, kas arī šobrīd kā tāds pētniecības lauks ir ārkārtīgi interesants. Un šeit es esmu uzlikusi Kārļa Blausa, tātad vietējā ārsta attēlu un arī viņa grāmatu. Bildītē man ir zila, bet šeit man ir zaļa. Es nezinu, kaut kas ar skeneru notika. Bet šī ir vienkārši fantastiska grāmata, tātad lokālais ražojums, nevis tulkota, bet arī bija tulkotas grāmatas, kāds ir seksuālās dzīves normatīvs, kā ir jādzīvo laulībā, kas notiek ar organismu sievietes, kā ir pareizi jāaudzina meitas. Grāmata saucās Padomi priekš sievām un mātēm.
Bet arī vēl es pievēršu uzmanību bērnu statusam, jo arī bērni tika izteikti šķirot šajās divās grupās - laulībā dzimušie un ārlaulībā dzimušie bērni. Un, protams, tiem otrajiem ir šis arī nevērtīgā cilvēka status, bet šī tradīcija turpinās ārkārtīgi ilgi. Vēl 20. gadsimta vidū, piemēram, skolu dokumentos arī skolotāji atzīmēja, vai bērniņš nāk no bērniņš ir dzimis laulībā vai ārlaulībā, kas arī varbūt tā kā pārsteidzoši. Nu, protams, ir alkoholisma problēma ir ļoti izteikta, jo sievietei paliekot bez savas naudas, viņa ir pilnīgi atkarīga arī kaut vai ēdiena apģērba ziņā, bet literatūra vēsta, ka alkoholisms mūsu teritorijā ļoti izteikta parādība. Ir arī atrodami šie stāsti par vardarbību, par trūkumu, par nabadzību, un šeit noderīgs ir Augusts Deglavs tīri literatūrā, jā, tātad stāsti par to, kāda ir šī pasaule. Tā ir arī paskarte šeit. Tātad es esmu šeit centusies vizualizēt 19. gadsimtu, tāpēc, ka gadsimtu šo vizualizēt ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, jo tas ir tikai daļēji vizualizējums, jo fotografija kā tāda sākās tikai 19. gadsimta 30. gados. Pirmie filmējumi mūsu teritorijā vairāk saistās tikai 1910. gadu, un paskartes to brīdi ir tāds ļoti populārs veids, kas balstās fotogrāfijā, komunikācijā, šeit ir vienkārši zīmējums, bet paskartēm ir jābūt par aktuāliem jautājumiem, jo tas ir arī komerciālais produkts, lai cilvēki pirktu. Tātad viņus interesē noteikts tēmas. Un ja ir šāds paskarts arī par stāstu par alkohola, Jūs redzat tekstu, tad arī tā ir aktuālā tēma. Tad jau es nedaudz pieskāros apģērbs un sociālā disciplīna. Atsevišķi ļoti svarīgs jautājums tīri par korsetēm, par slimībām, specifiskām sieviešu slimībām, kas arī kas tik varbūt vairāk sociāli pozicionētas, kā balumkaite, arī ar sievietēm saistījās slimība, kurai deva vārdu histērija, kas arī tāda sievietes organisma definēta, izraisīta slimība. Bet arī 19. gadsimts nāk ar šo pilsētas apģērbu, ar apģērbu tādu daudzveidību. Šeit arī ir tāda paskarša tēma ar domu, kāda tad reāli tādā ikdienā izskatījās sieviete. Šeit ir paskarša sērija par dažādiem tādiem sociālajiem tipiem. Tās trīs paskartes, tā un tā, kas ir apakšā, ir kurzemnieces. Jūs redzat, man liekas, ka tā reālākā varētu būt tā vidējā paskarte, bet arī tāda tēma ir šī lakatu kultūra, jo arī sieviete izejot uz ielas, ārpus mājas vai darbā, viņa vienmēr bija ar lakatu. Redzat, tās augšējās viena ir piena pārdevēja un otra ir augļu tirgotāja. Tātad tā vizualizācija. Es tagad sāku stāstīt ļoti ātri. Arī šīs ir paskartes par sievietēm darbā. Ja? Tātad lauku dzīve un lauku darbs, arī šī lakati, garie apģērbi, biezi apģērbi. Es nedomāju, ka tas ir ērti un komfortabli tā laika vienkārši strādājot. Viens ir, jūs redzat, ir tās labības nonavācējs, un otrs ir kartupeļu racējs, bet arī šie darbi ir tie darbi, kas ir veicami mājas ietveros. Ārpus mājas tātad ir arī fabriku strādnieces un jaunās profesijas, kas saistījās ar tādu izglītības pienesumu, bet sieviete darba tirgū konkurē tīri ar šo zemo atalgojumu, jo sievietēm maksāja mazāk. Vienmēr man ir aizkustinājis tā saucamais žēlabu stāsts, kas parādās presē par no darba atbrīvotiem vīriešiem, piemēram, atbrīvo no darba vīrieti pārdevēju, kura vietā pieņem divas sievietes.
uzņēmuma īpašniekam tas ir ārkārtīgi izdevīgi. Uzņēmums var strādāt 2 reizes ilgāk, bet sievietei maksā pusi no tā vīrieša algas. Ja? Tas nozīmē, tā konkurence vai ieiešana darba tirgu ir ar šo izteikti zemāko atalgojumu. Jo maldošais uzskats ir tāds, ka sievietei naudu nevajag. Sievietei naudu vajag tikai priekšniekiem. Nu, priekš našķiem, priekš kādas jostiņas, matu sprādzes, bet nevis priekš īstās dzīves, jo īstās dzīves naudu pelna vīrietis. Tad par skolām jau es pastāstīju nedaudz, bet šeit ir attēlu ziņā ir pirmā ģimnāzija, kas tika izveidota Rīgā, Lomonosova ģimnāzija, un arī stāsts par to, ka ļoti bieži tiek uztverts, ka izglītība, it īpaši, ja tā ir ģimnāzijas vai izglītība, kas ir augstāka nekā ģimnāzijas, tā ir samaitājoša ietekme uz sievietēm. Jo maldošais uzskats bija tāds, ka izglītot sievieti nevar būt laba sieva un laba māte, bet viņa var ieslīgt dažādos maldu ceļos, kā tā ir Sāņu paskarta, piemēram, Sofija Perovska, kas piedalījās atentātā pret Krievijas caru, tātad mācījās augstākajos sieviešu kursos, nu redzat, ļaujam sievietēm iegūt augstāko izglītību, viņi sāk sadomāt, ka var carus šaut. Ja? Un tas bija arī uzreiz Krievijas impērijā uz labu laiku augstākās izglītības aizliegums. Tad prostitūcija, kas ir vēl viena atsevišķa sfēra, un ārkārtīgi nozīmīga modernajās pilsētās. Arī tādā pētniecības veidā man tas bija pārsteigums mūsu pašu Latvijas valsts vēstures arhīvā, ka neviena sievietes nodarbe nav tik labi dokumentēta kā prostitūcija. Tas, redzat, tur augšā es esmu uzlikusi tādas biezas kantoru grāmatas, tie ir publisko namu reģistri. Vienkārši tā kā tur augšā ir atvērtā lapa, tāda saraksta visas sievietes katru mēnesi, tad velk veselības pārbaudes, tur ienākumi un citas lietas. Tad, kad sākās fotografēšanas laikmets, tad arī viņš parādās fotografiju veidā. Tas vēl viens attēls ir arī no arhīva, kāda ir prostitūtas pašas grāmatiņa, kas arī rāda ienākumus, šīs veselības kontroles un to, kāda naudas daļa tiek atdota nama saimniecei un kāda paliek pašai. Tad es vēl esmu blakus ielikusi tādas dažas erotiskās fotogrāfijas, kas arī tajā laikā kļūst par tādu atsevišķu biznesa jomu, bet šī pasaule ir tā pasaule, kas tātad ir šī vīrieša pasaule, jo arī modernājās pilsētās iedzīvotāju vairākums bija vīrieši. Parasti migrēja pa priekšu neprecējušies vīrieši uz pilsētām, un sievietes sekoja pēc tam vēlāk. Ja? Vai ir arī grāmatas, kur ieraksta, kas tie klienti? Nē, klients neraksta. Nē, bet sieviete, ja pārbaudē atklājās, ka sieviete ir saslimusi ar kādu seksuāli transmisīvo slimību, tīpaši sifilisu, tad gan sāka meklēt rokā tos vīriešus, kas bija viņas klienti, jo sifilis bija neārstējumā slimība, un pilsētas cīnījās par to, lai sifilisu ierobežotu. Un tad kaut kādā veidā tad ārstētu šos cilvēkus un apturētu slimības izplatīšanos. Protams, tā sieviete, kas bija slima ar sifilisu, viņa uzreiz izkļuva ārā no prostitūtu saraksta, un kopumā arī tā vai citādi lielākās daļas prostitūtu dzīves beidzās ar sifilisu, un tas viņu dzīves laiks bija vismaz 2 reizes īsāks nekā citu sieviešu dzīves laiks, bet vienlaikus viņas prostitūts vienā dienā nopelnīja tikpat daudz, cik fabrikas strādniece nedēļā. Ja jūs man prasītu, cik šis pakalpojums maksāja, tad man vienmēr ir palicis viens pētniecis tāds ļoti labs salīdzinājums, kad prostitūtas pakalpojums allaži ir līdzīgs kino biļetes cenai. Ja mēs tādās
kas to brīdi ir šis tāds kā moderns arī izklaides jaunais veids. Tad tālāk manos slaidos ir publiskā telpa ar labdarību. Nu, iesim šai tēmai pāri. Tad pie labdarības cīņa pret tuberkulozi, kas arī ir ārkārtīgi svarīga joma. Un arī, redzat, šeit ir Baltās puķes diena, kas arī atjaunojās šī tradīcija Latvijas Republikas laikā, bet šie ir 20. gadsimta paša sākuma attēli. Tātad līdzekļu vākšana, tuberkuloze arī šobrīd aizgājusi lieta, bet savulaik ārkārtīgi svarīga. Nu, tad, protams, dziesmu svētki, bet tā tēma jau ir aktualizēta. Tad sieviešu jautājums. Arī, ja publiskajā telpā pirmais fiksētais raksts ir saistāms ar Ata Kronvalda kundzes, Karolīnas Kronvaldas publikāciju, bet šeit varbūt no visām šīm pieminētajām, es jau esmu Hermīnu Zālīti pieminējusi un Mariju von Redelīnu arī, es gribētu uzsvērt rakstnieci Johanu Konrādiju, kas arī šur tur rakstīja presē par sieviešu izglītības jautājumiem, bet redz, tajās pašā sākumā, ka es runāju par vērtībām un par radošumu. 19. gadsimtā tas galvenais literatūras žanrs bija romāns, vai ne? Un tieši Johana Konrādija uzraksta pirmo biezo romānu. Tas nozīmē, ka viņa pretendē skaidri uz vīriešu sfēru, uz darbību vīriešu laukā. Un tāpēc es viņu šeit gribēju iezīmēt, kaut gan šis romānu ir analizējusi Māra Grudule, kaut gan varbūt politiski arī viņš ir ļoti pretrunīgs romāns, bet šeit tas galvenais pieteikums ir tā uzdrīkstēšanās. Es uzrakstu romānu, jo latviešu rakstniece 19. gadsimtā līdz romānam netika, ir tikai Ivanda Kaija, laikam, kas saistās ar 20. gadsimta sākumu. Tad jaunā strāva un emancipācija. Redz, es gribēju parādīt galveno politisko bestselleru. Tas izskatās šāds. Tas ir Augusta Bēbeļa grāmata Sieviete un sociālisms. Un te ir tāds mazāks tāds izvilkums, jo visa tā laika progresīvie cilvēki lasīja šo grāmatu. Un te ir arī vienkārši tāda, šīm latviešu tulkojumam ir pārsteidzoši tāda piezīme no 50. izdevuma. Ja domājies, 50. izdevums grāmata latviešu valodā pilnā versijā ir iznākusi 1912. gadā. Un tad no 50. izdevuma, tas bija visā Eiropā super populāra grāmata, kur pirmo reizi tiek no politiskā viedokļa analizēts sievietes stāvoklis, arī abu dzimumu stāvoklis, un arī tādās latviešu memoāru literatūrā ir tā, ka principā jebkurš ģimnāzists, nemaz nerunājot par studentu, lasa šo grāmatu, un tā ir ietekmējusi tāds vesels pasaules paudzes domāšanu. Tad pirmās slavenības Aspāzija visi zina, seju pāri. Tad vēl runājot arī par aktrisēm, jo tā ir ļoti būtiska un arī tāda ļoti diskutabla profesija, jo kāpšana uz teātra skatuves arī bija nokļūšana tā saucamo negodīgo sieviešu laukā, jo godīgas sievietes publiskajā sfērā negrozās. Un šeit es esmu ielikusi absolūto pirmo latviešu slavenību Daci Akmentiņu, kas arī par aktrisi kļuva drīzāk tādu materiālu apsvērumu pēc, jo viņai bija gandrīz 30 gadi, kad viņa pameta Līgavainis, kurš izvēlējās bagātāku Līgavu. Un tad Daci Akmentiņa ļāvās pierunāties, ka viņa būs aktrise, jo līdz tam viņa veiksmīgi dziedāja Rīgas Latviešu biedrības korī un ansamblī, un visi zināja, ka viņai ir brīnišķīga balss. Un Latviešu teātris ieguva vienā personā gan dziedošo, gan dramatisko aktrisi, kas tad arī vairākus gadu desmitus ir šī fantastiskā parādība uz Latviešu teātra skatuves, kur neviens no mums nav redzējis, bet
par kuru ir palikusi leģenda. Un es arī vienmēr atceros, ka vienā sarunā vēsturnieks Jānis Bērziņš, kad mēs par kaut ko runājām, un tur bija, viņš un ir arī cipars apmēram 60 rubļu mēnesī, ko pelnīja Dace Akmentiņa, un tad Jānis Bērziņš man piepeši saka, bet viņai taču ir vīrieša alga, viņa saņem vairāk nekā vīrietis. Es varētu teikt, ka līdz ar to viņa ir tā pelnošākā persona Rīgā, pelnošākā sieviete Rīgā. Un, protams, arī vēl Bergu ģimenes atbalsts. Tad man ļoti interesē šī persona, bet es par viņu neko daudz nezinu. Redzat, tā glezna. Bet ja gleznotāji glezno tādas, tā ir vācu teātra aktrise, Līvija Eichbergera ar iesauku skaistā Līvija, bet glezna, vismaz reprodukcijā, ir vienkārši lieliski. Tātad tās ir tās pirmās, varbūt, ēlku personas, kas izkāp no šī sociālā statusa. Par Mīnu Freimāni tad pastāstīs Zita, noteikti sarunā. Un tad es apstājos pie Katrīnas Dambrovskas, arī šobrīd aizmirstas personas, kas ilgstoši ir Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājiem. Tur ir nepareizs skaidrs uzrakstīts, tur dzīves gada, viņa ir no 80. gada biedrības priekšsēdētāja, bet viņai vīrs ir Zem Tupeles, vīrs viņai ir dzērājs un švakiņš, bet viņa ir stipra personība, un viņa tobrīd vīra vietā vada zāģētavas, un Rīga ir augoša pilsēta, un zāģu materiāls ir ārkārtīgi nepieciešams. Viņu vienkārši tā var iztēloties kaut ko līdzīgu Skārletai romānā Vējiem līdzi, kas arī vada zāģētavas un pati brauc ar ekipāžu un tam līdzīgi. Un viņa labi pelna, bet viņa vienkārši fantastiski, jūs redzat, gādā par meiteņu skolu, atver bērnu patvērsmi, ir trūkuma cietēja ēdināšana, un tad visu kaut ko ziedo arī Rīgas Latviešu biedrībai. Ir vienkārši tāda arī leģenda, ka tur kungi spriež par to, ko mums tur vajadzētu Rīgas Latviešu biedrībā, proti skapi, lai liktu dažādas vēsturiskās trofējas, tad viņiem to skapi atved, jā, bet kaut kādā mērā arī ir tāds presē lasāms, kad viņi nomira, tad sēroja visu Rīgu, un Rīgas ielas bija pilnas ar šiem mazajiem cilvēciņiem, kas bija guvuši no viņas labdarības pasākumiem, bet kaut kādā mērā arī tāpēc, ka sieviešu vēsture nav aktualizēta, un pēc viņas nāk arī Augusts Dambrovskis, kas ir viņas radinieks, kurš šo Katrīnu nepakam nevēlās pieminēt. Man grūti saprast viņu šos iekšējos ģimeņu konfliktus, jo daudz tās ēkas un pasākumi, kurus Katrīna arī izveidoja, viņi gāja bojā līdz ar Pirmo pasaules karu, kas nolīdzina iepriekšējo finansu sistēmu. Un tad Pirmais pasaules karš, kas jau ir savādāks. Bet es arī šeit esmu atzīmējusi šo punktu spēju rīkoties ar naudu. Jo Pirmais pasaules karš izveidoja tādu situāciju, kā vīrieši aizgāja karot. Bija masu mobilizācija, bet tā dzīve bija arī ārpus frontes, ārpus kara. Un tas ir pirmais laiks, kad sievietes pašas sāka atbildēt par naudu, ko viņas pašas nopelnīja. Viņām pašām bija jāpieņem lēmumi, kā iztērēt savu naudu. Protams, kad to naudu vajadzēja pārtikai, bērniem, veciem cilvēkiem, bet tā vai citādi tie ir tie faktori, kas sāk mainīt to visu nākamo. Un tas iepriekšējais, ka sievietes nekā nesaprot, tā vai citādi tā dzīve tajā mirklī atcēla. Tad svarīgi ir darīt sievietes redzamas, un te ir Literatūras, folkloras un mākslas institūta izveidotā datu bāze, jo tā sieviešu vēsture vispirmām kārtām nozīmē nofiksēt faktu, nofiksēt cilvēku vārdu, kas tādu vai citādu iemeslu pēc nav nonācis vēstures izklāstos un vēstures pārskatos. Un šeit jau ir šobrīd pulka
vārdi ar attēliem, ar biogrāfijām fiksēti. Te ir literatūra, un tad es noslēgumam ieliku arī vēl savas iemīļotās paskartes. Vienkārši, ja mēs paskatāmies uz pilsētas ielu, tad tā galvenā atšķirība tādos lielajos skatos ir cepures. Sieviešu cepuri ir ārkārtīgi mazi. Redzat, viens ir iziešana no stacijas, tad ir vērmaņdārs, tirgus, tirgu varbūt ir vairāk. Bet kopumā arī man gribētos teikt, ka šīs 20. gadsimta sākuma paskartes tomēr arī saka, ka sieviete vairāk tomēr ir mājās nekā šajā publiskajā telpā. Un tas pārējais uznāciens tad tā vai citādi ir aplūkots jaunajā grāmatā, un stāsts turpinās jau savādāk. Man viss, paldies!